Pēc tam, kad tu esi pieprasījusi datus no privacy.apple.com un tu esi saņēmusi e-pastu, tad tālāk kā šos datus dabūt uz tavu ārējo cieto disku. Es saņēmu e-pastiņu 5 dienu laikā pēc tam, kad es pieprasīju no privacy. Un tālāk e-pastā jau ir rakstīts, ka dati ir jālejupilādē uz tavu datu nesēju, uz tavu ārējo cieto disku aptuveni 2 nedēļu laikā. Tāpēc iesaku nenokavēt šo termiņu šīs 2 nedēļas, kad tu vari lejupielādēt datus. Jo pretējā gadījumā, ja nokavē, tad atkal vajag pieprasīt no jauna, atkal gaidīt to pašu termiņu, un tikai tad tu varēsi lejupielādēt. Tā kā seko līdzi. Un pirmais savā e-pastiņā spied uz Get Your Data. Tālāk tev vajadzēs ielogoties ar savu Apple ID. Ja tu gadījumā neatceries savu paroli, tad caur savu iPhone telefonu tu vari attiestatīt to pa jaunu. Skaties, ir atsevišķs video, kā attiestatīt savu Apple ID paroli. Tad ielogojamies. Tālāk visticamāk uz telefonu tev atnāk 2-pakāpju autentifikācija. Atver savu iPhone, skaties, kāds ir atnācis kodiņš. Man šeit jānospiež vispirms ir allow, un tad parādās kodiņš, kuru jāievada ir datorā. Un tālāk jau tu redzi, kādā veidā iCloud bildes ir sadalītas, attiecīgi par cik gigabaitiem tu esi ņēmusi šos failus. Kas ir svarīgi pirms tu lejupielādē, ka tev ir jābūt diezgan labam un stabilam interneta savienojumam. Ja tev ir iespēja pieslēgties ar vadu internetu pieslēgt, tad varbūt kāds šāds internets būs ātrāks. Ja nē, tad tev jābūt labam Wi-Fi-am. Un ja datu ir daudz, tad jārēķinās, ka lejupielāde var aizņemt vairākas stundas. Iespējams, ka pat veselu nakti, piemēram, tu vari vakarā pieprasīt un sākt lejupielādi, un tad, lai visu nakti šie dati saglabājas. Spiežam lejupielādes podziņu. Un izvēlamies ārējo cieto disku. Mapīte fotogrāfijas kārtošanai. Uztaisim jaunu mapīti priekš iCloud bildītēm. Es likšu šodienas datumu arī priekšā. Un šajā jaunajā mapē tad saglabā visus lejupielādes failiņus. Kamēr es ar tevi runāju, skaties, lejupielāde vēl nemaz nav sākusies. Nekur mēs neredzam, ka kaut kas notiktu. Tikmēr es pieprasīšu nākošo failu. Redzi, šajā brīdī man šeit šādā veidā uz datora parāda vispār, ka sākas lejupielāde. Un tad saglabāju arī nākošo failu, un šādā veidā tu saglabā arī visus pārējos failiņus, cik jau nu tev būs. Iespējams, ka datoram ir kaut kāds ierobežojums, jo tad, kad es lejupielādēju no citiem mākoņiem, man dators jau kaut kādā brīdī pasaka pēc 7. faila, ka viņš tālāk vairs nespēja lejupielādēt. Varbūt tavam datoram arī ir kaut kāds ierobežojums, ka tu varēsi saglabāt kaut kādu daļu no failiem. Tad ir jāgaida, kamēr viņi lejupielādējas, un pēc tam tu vari turpināt saglabāt nākošo porciju ar failiem. Ja? Tā kā tu skaties pēc savas situācijas, kāds tev ir dators, cik tev daudz ir faili. Iespējams, ka šis process var aizņemt, kamēr tu saglabā, varbūt pāris dienas. Nav ko par to uztraukties, tas viss ir normāli. Vienkārši no mākoņa lejupielādēt uz tavu cieto disku, rēķinies, ka tas ir ilgi, bet tas nav smagi. Saglabāju arī nākošo. Šajā vietiņā es redzu to lejupielādes statusu. Piemēram, ja es zinu, ka man šeit bija viens fails ar 12 gigabaitiem, attiecīgi 2 gigabaiti pagaidām ir saglabājušies, vienkārši šo vari vērciet, kad tu esi saglabājusi tik failiņus, cik šeit bija un cik dators tev atļāva, tad dari savas citas lietas, dators var turpināt strādāt, tu vari uz viņa kaut ko darīt, centies datoru, protams, pārāk nenoslogot un arī varbūt internetu pārāk nenoslogo, jo ja visi pārējie izlieto tavu internetu, tad vienkārši tā lejupielāde būs lēnāk. Un pēc tam, kad visi faili ir saglabājušies, tad vajadzēs šos visus atzipot, atarhivēt un arī izdzēst dažus surrogātu failiņus, kuri mums traucēs darbā. Tā kā par to tūlītās, kad es saglabāšu arī šos visus datus.